šī mazā prezentācija iesāksies ar kādu, varbūt tās pāri, vai mums šeit ir kāds pāris? Šeit. Labi, Margita. Un tad mums, kur ir Jānis? Jāni, nāc un Margita, nāc līdz priekšā. Vajadzēs jūs palīdzību. Paldies. Paldies par muzicēšanu. Paldies, Margita, par piedalīšanos. Jā, un es gribēju, tā ilustrācija ir šāda. Tad jūs redziet, šis ir pāris, šī ir ģimene, un tas ir Dieva prāts. Mīlestība. Mīlestība un attiecības. Bet bieži vien, kā jūs ziniet, un kas jau ir bijis ilgāku laiku kopā attiecībās, tur var ienākt arī kādi, varbūt tās aizvainojumi vai kaut kāds dusmas vai kaut kas. Un es gribēju jums parādīt, kā tas izskatās. Tātad jūs palieciet šeit. Un tātad mēs, varbūt tās, es biju domājis, ka Jānis, bet lai Jānis nebūtu īstais Jānis, mēs sauksim Arturs un Liena, jo mēs negribam uz cilvēkiem neko teikt, bet tātad ilustrācija būs šāda. Un tad Jānis tur ar vienu roku šo te, un šis te tātad stāv šeit, un tagad Margita, tu pareizi šeit stāv, ļoti labi, jā. Bet Jāni, tev jāstāv otrā pusē šitam kokam, jā, ļoti labi, šitā te. Ok, un tagad Jānis, viņš tāds iet uz darbu, viņš smagi strādā, un viņam ir nogurums, un zini, reiz jāiet uz darbu, un tu negribi. Un viņš aiziet, un varbūt strādā 6 dienas nedēļā. Un tagad viņš atnāk mājās, un tās nogurs, un viņš dara visu, ko viņš var, un viņš gribētu vairāk nopelnīt, viņš gribētu vairāk parūpēties par ģimeni, un viņš atnāk mājās, un tagad Lienīte saka, paskaties, draudzenes aizbrauca ceļojumā. Kāpēc mēs, Artur, nebraucam ceļojumā? Arturs tagad ieliek šo te stabu, viņš saka, viņi nemaz nenovērtē, ko es daru. Es jau gribētu vairāk nopelnīt, bet es nevaru. Kādā veidā, lai es to daru? Viņi pat nepasaka paldies par to, ka es strādāju no rīta līdz vakaram. Labi, tad te mums ir šitais, tad Artur tur. Un tagad mums ir viens šās te, tad šeit turam, jā. Un tagad Lienīte tāda saka, halo, vai es dzirdēju? Jā, Liena tātad ir mājās kādi viesi sabraukuši, un tagad Arturs atbrauc mājās no darba, un Liena tāda pie sevis tā domā, jā, redzi, viņš visu laiku ir darbā, viņš visu laiku aizņemts, ja viņam nav laika priekš manīm, viņš man nenovērtē. Viņš varbūt nemazām nemīl mani. Viņš visu laiku ir kaut kur pa kādām darba lietām, vēl kaut kas. Viņš nemaz nepainteresējās, kā man iet. Jā, viņš nemazām nemīl mani. Viņi noliek šo te priekšā, ok? Viņš saka, Un tagad mēs ejam pie Artura. Arturam ir vēl viens ar otru roku turam šādi te, jā. Un tagad Arturs tāds, viņš saka, jā, un atbrauc mājās, tur visi tie viesi un tā tālāk, un viņi tagad apsēžas pie galdu, un viņš dzird tādu sarunu, un Lienīte runā tur ar draugiem un saka, nu jā, Arturs jau, viņš jau to nevarēs izdarīt. Zini, kad viņš pieteicās tagad sportzālē, viņš taču pēc mēneša noteikti atrakstīsies, ko tad tas Arturs, ko Arturs viņš kā iesāk, viņš neko nepabeidz, nekad. Un Arturs tāds, jā, kā tik, viņi man vispār pat nevar pat iedrošināt nātu un visu cilvēku priekšā, mani šā te pazemo. Tā nav viennozīmīgi nekāda iedrošināšana. Ok, viņa ir pret mani, ok, arī šāds te. Jā, vēl viens tāds, un te mēs varbūt noliekam šitā te. Šitā labāk izcīsies, ja? Un tagad Liena tāda saka, jā, un es tagad te tā saģērbusies esmu, un visi tie viesi šeit ir, un es tā kā Arturs, viņš ienāk, un viņš pasaka tur draudzenē, tā forša kleita, tur kaut kā tur labi izskaties, bet man neko nepateica. Tad, lai viņš iet dzīvot ar to kaimiņiem, to draudzeni, kur tad viņš atnāca pie manīm mājās, es taču priekš viņa pucējos, viņš nenovērtē, viņš man neuzklaus, viņš nedzird, viņš man nemīl. Un tagad tas, kas agrāk vienoja cilvēkus, tas bija Dieva plāns, priekšā ir tas žoks. Un tagad Lienīte, viņa tā stāv, un tas ir tas aizvainojums, tas žoks ir aizvainojums. Un Lienīte viņa saka, Artur, kāpēc tu ar manīm nerunā? Kur tu esi, Artur? Un Arturs domā, kāpēc mums ar Lienīti vairs nav tik foršs laiks vakarā, kāpēc mēs kopā nepavadām? Kur ir tā Lienīte? Kur ir tā foršā jautrā meitene, ar kuras sapazinos? Kāpēc viņa tik dusmīga un tāda
pikta visu laiku. Nu redzi, bet ja mums būtu kaut kāds viens piemērs, viens cilvēks, kam būtu visas tiesības būt aizvainotam, varbūt apbižotam vai atraidītam, ja mēs atrastu kaut vienu cilvēku tādu, un es jums gribēju parādīt, bet jābūt ļoti uzmanīgi. Varbūt var paturēt mikrofonu. Jā, es tagad turēšu. Jā, un ja mēs varētu atrast kaut vienu tādu cilvēku, kas parādītu piemēru, un tad redziet, bija Jēzus, kas tika atraidīts. Viņš tika pazemots, viņš tika piesists krustā, un viņš teica, Tēvs piedod viņiem, jo viņi nezina, ko viņi dara. Jēzus ir tas krusts, un citreiz mums attiecībās ir nepieciešams viens piemērs, bet skatieties uz šito jūs varbūt palaidīsiet garām. Šis ir ļoti svarīgi, ko viņš rāda, viņš īstenībā rādīja šo te. Ok, skatieties. Tā uzmanīgi, visi skatās. Jēzus mums māca šādu te. Un redzi, viņi atkal ir kopā, un atkal ir Dieva plāns. Jēzus mums māca, drop it, nomet, seko man, nomet. Un Dieva plāns, paldies Jānim Margitai. Protams, kad viņu attiecībās tā nenotiek, protams, ka tas nav par viņiem, bet šī ilustrācija vienkārši bija, lai parādītu to, ka mēs būvējam tiltus, bet Dievs mēs būvējam žogus, bet Dievs būvē tiltus. Un tāpatās citreiz šis žogs ir starp mums un Dievu, kad mēs domājam, bet vai Dievs var būt, ka manā dzīvē tik grūti? Vai Dievs var būt, ka man jāiet caur tādām grūtībām? Vai Dievs var būt, ka kāds varbūt ir nomirs? Vai Dievs var būt, ka tādas lietas notiek? Un mums rodās tas aizvainojums. Un aizvainojums sākās no neapmierinātām vēlmēm. Un neapmierinātās vēlmes vienmēr sākās no komunicētām vēlmēm. Un tad es gaidīšu, ka man sapratīs, un tad man nesaprata. Un tagad es emocionāli sodīšu to cilvēku līdz tam brīdim, ka viņš sāk saprast, ko es gribu. Bet parasti jau nav ar sodīšanu. Un ja es saku ar atvērtām rokām, es jūs mīlēšu, līdz kamēr jūs sapratīsiet, ko es no jums gribu. Es jūs nesodīšu. Bet bieži vien mēs paši sev noliekam to robežu starp mums un Dievu, starp mums un attiecībām, un Dievs ir attiecība Dievs. Un tāpēc es arī aicinu katru no jums pasniegties pa labi, un tad no jums tas ir uz to pusi pa labi, pasveicināties, paprasīt, no kurienes jūs atbraucāt, un varbūt tās, cik ilgi jau esat šeit Londonā.